Sveiciens sporta draugiem un sveiciens basketbola līdzstājiem. Šodien ceru, ka būs interesanta saruna. Esmu uzaicinājis Jānu Porziņu aprunāties. Čau. Sarunas laikā būs tādi kā 4 bloki gan par Latvijas basketbola līgu, gan par pašu Jānu, viņa karjeru. Tagad viņš ir vairāk pievērsies treneru darbam. Un beigās, protams, ka lielai daļai interesē arī šo to uzzināt par viņu brāli. Un, pirmais jautājums vispār, kāds šobrīd ir tavs status karjeru? Esi noslēdzis tādu īsti tādu oficiālu paziņojumu, laikam neesam dzirdējuši. Nav jau arī īsti iemesli. Es pabeidzu, pēc būtības esmu satraumējies, uztaisīju operāciju. To arī pa lielam viss beidzās. Tā smuka salikās kaut kā, ka Kristaps tieši sāka spēlēt basketbolu, kur es varu tagad kaut kādā mērā iesaistīties tādā ziņā, kad pateikt lietas, kurš ir pietiekoši vecs jau, kur es varu pateikt noteikts lietas. Un līdz ar to man bija iespēja, pavasarī bija diezgan jau skaidrs, kad es nevarēšu uzspēlēt, un Valmieras klubs man piedāvāja to, ka es varētu uz gadu atbraukt, patrenēt jauniešus, kur ir 13 līdz 16 gadu vecumā, no rītiem pirms skolu, tie, kas tādi talantīgāk tiek uzskatīti, un kuri piesaistīti klubam. Un otra lieta, protams, ka es ik pa laikam pastrādāju ar klubu spēlētājiem, kuriem ir vēlēšanās pa lielam, teiksim tā. Un līdz to man ar dažiem tikai sanāk, bet tā viņa izvēle. Tā tas individuālais darbs ir vairāk tā kā tava iniciatīva, ka tu pats tā kā sāk vairāk treneru. Tu domā par pieaugušajiem vai? Gan, tu teici, gan jauniem, gan arī ar klubu darbojas. Tā kā no tavas puses nāc iniciatīva, jeb arī no Valmiera tev uzrunāja. Vispār par šajien? Jā, Valmiera. Jā, noteikti, jā. Valmiera man uzrunāja. Un līdz ar to, ka man pēc būtības tā doma mums bija arī, kas tā pamatlieta jau viss ir atkarīgs no Kristapa. Mēs izdomājam tā, ka šogad man vajadzētu tā kā mājās vēl būt, mazliet iepazīt šo to, ko es esmu palaidis garām pēdējos 10 gadus. Un līdz ar to šis bija tas ideālais variants. Un man ir pietiekoši daudz laika arī izdarīt pārējās lietas un tā kā ārkārtīgi veiksmīgi salicies. Un plus tas, ka man būtu liels problēmas būt pa asistentu vai treneru klubu vai kur tā lieta būtu, bet individuālās. Es attiecās uz individuālo tehniku un tādām lietām. Es vienkārši es gadiem pats mēģinājis pa detaļām atkost un izglītojot sev pa lielu. Un tādā veidā līdz ar to man tas tikai dabīgi šajā brīdī. Man ir krietni vieglāk, teiksim tā. Man nav jāpiedomā pie kāda. Otra lieta, jo es pēc grāmatas nezinu nevienu no tām lietām. Es tīri balstos uz to no spēlēšanas, kāds ir. Un varbūt es kļūdos, ja, bet pašā laikā es domāju, ka tie spēlētāji kaut kādā mērā var ka viņiem ticamības moments nezūdīs. Tev savas karjeras laikā daudzi treneri strādājuši individuāli, tur atsevišķi darbi, ja pats vairāk to esi darījis? Tas ir vēl mana basketbola izglītība nākot ārā no sporta skolas ir uz zem katras kritika. Es nezinu, vai vēl kādu man vispār blakus var nolikt, kuram tikšu vākiem. Un tad līdz ar to ar gribas spēku, ar zināšanu aptuveni, uz kurien es gribu aiziet. Un tā es pa detaļai vienkārši liku klāt un izteikti domāt, man cits nekas pa lielam galvā nav bijis pēdējos 12 gadus. Kas ir šie spēlētāji, kas no Valmieras, tā kā lielās komandas nāk pie tevis strādāt un kas ir tās nianses, kam tu pievērs uzmanību? Dažreiz Kārlis Apsīts, kur pēc būtības man ir kā vienkāršāk paskaidrot daudz lietas. Viņš ir līdzīgas pozīcijas spēlētājs aptuveni un viņš, protams, ir tehniskāks un vieglāks un tas cita lieta. Un otrs ir Viktors Iļņins, kuram ir gribas spēks un vēlme pietiekoši liela, bet viņam arī ir tas variants, kad ir tā basketbola izglītība tik vāja. Viņš vēlas sāk trenēties. Tas par to arī runa. Un līdz ar to viņam daudz lietas jālīmē tagad kopā. Un tas, kur viņš iesaistījās tajā darbā, tas nav nedēļas mēnešu vai gadu jautājums. Izteikt vienkārši, man ir daudz lietas.
Man kādreiz Agris Galvanovs, pa visiem tiem gadiem, ko es esmu kaut ko iemācījies, Agris Galvanovs man viena lieta, viņš iespējams pats to nemaz neatcerās, ja? Viņš man pateica, man bija 20 gadi, man šķiet, Gulbenē, viņš teica, domā, kā strādāt sevi. Tas ir viss, ko es esmu pa lielam paņēmis, un no tā punkta, ja, tad tu atvasini, kas tev ir vajadzīgs, ko tu domā, ko tu vari izdarīt, un to pašu es mēģinu arī tiem džekiem izstāstīt, jo treneri tev ir mainījis, vien gadu tev būs viens, citu gadu cits un tā tālāk, bet tev visu laiku jādomā pašam, nu, kā tu vari dabūt no sevi ārā kaut ko, ja? Un kurš labāk tev var saprast, kā tu pats. Pasāc kaut kādas piemērs, un tas ir nianses, piemēram, tur kaut kāda kāja darbība vai apspēlēšanas manevru metienu tehnika, tur varbūt nedaudz sīkāk. Nu jā, ir skaisti iemācīt apspēlēt konus, ja? Un viss skaties fantastiski pret konu. Un tad pienāk spēle, un tad ir daudz lietas mainās. Ja tev nav no bērnu dienām iemācīts, kurā brīdī nāk kontakts, kur viņš ir, kur ir tas sitieniņš, kā viņš tev izsit no balanses tas pretinieks un dažādas lietas. Tu viņas pēc būtības, tev nekad uz tādas platformas, kā viņš šī brīdī spēlē, tev nebūs iespēja testēt tādas lietas. Līdz ar to, no tā punkta ņemot, tev jāiemācās, ko es varu izdarīt pietiekoši ātri, pietiekoši labi, kas būtu kaut kādā mērā nesadzami. Nu, un tad mēs to arī mēģinām attīstīt, jo nav jau tā, ka viņiem nebūtu tie pamati, kāpēc viņi vispār varētu. Es zinu, ka Viktors, viņa fiziskais spēks un tas, kā viņš var pakustēties un ko viņš var, ir fantastisks. Neviens neiedziļinās tajā, ka viņš īsti, varbūt viņam tā basketbola izglītība krietni pieklada, ja? Viss tik saka, redz, kāds jau liels, redz, kāds spēcīgs, kāpēc tā, ja? Grūti strādāt ar šiem spēlētājiem, ja viņi paši ir atvērti un gatavi. Nē, nu Viktora gadījumā vispār, viņš ņem pretī visu, ko viņam saka. Tas ir viens, protams, labi, ņem pretī tā ir cita lieta. Ja, tur viss tās lietas ir, viņas pa lielam jāizbauda savus ādas. Tu jau arī nevari, viens ir paskaidrot, nu ja es kādam varētu visu izskaidrot, un tad jebkurš treneris, kurš ir, es nezinu, pats nav pat spēlējis, bet vienkārši teoriju paņem, izstāst spēlētājiem un spēlē. Tā nenotiek. Līdz ar to, tev kas tas sīkums jāskaidro, un viņš drausmīgi jaunatnes treneris kā tāds, es vienkārši apbrīnoju. Jo tas ir visu laiku teikt vienu un to pašu, nu tur... Kādā brīdī apmēr tos pamats vislaiku. Tas nav vienkārši. Tu baigāko pacietību vajag. Līdz ar to, šī gadījumā tā nav, jo pieaudzis tomēr viņš uztver, tu viņam atgādina, kaut kādā brīdī viņš sāk to darīt. Tāds bērns iespējams vispār. Bet neņem vērā, ko tu viņam pateici. Kas šie te jaunie tie, kaut kādi U14, U16 Valmieras audzēkņi, ko tas vēl strādā? Jā, kad trīs no tiem, ar ko es strādāju, bija U16 izlasē arī. Uz Baltijas jūras kausā? Jā, uz kausā, jā. Un tie ir, man šķiet, kad Aldo Kaufmaņa audzēkņi. Jā. Andrijs Kalniņš un Kaufmaņs, jā. Jā. Un tad tur vēl ir pāris. Pasako līdz viņa gaitām Baltijas kausā vai kaut ko Es pats biju Seviļā un es neredzēju tikai statistiku, redzēju spēles pašas neesmu redzējis. Tā, bet, es pēc tiem cipariem zīmēju, kad pāris mēnešus es pastrādājis jūt to progresu, ka viņi ņem pretī un kaut kas jau parādās. Man pierakstīt sev kaut ko no tā, ko viņi dara, būtu vienkārši super egoistiski. Es tādu lietu, ne? Es uzskatu to, kā Albils Kaufmans ar viņiem dara, tas ir tas pamats. Tas, ko es daru, ja viņiem būs vēlēšanās, viņi kaut ko no maniem paņems. Un tas būs arī tas vēlamais efekts, ko vajadzētu panākt. Ja viņiem kādam neinteresē tā lieta, un viņš vienkārši ir spiesis nāk no tā rīta, vai kā, viņš vienalga neko daudz neiemācīsies. Ja? Un es tam nebūs tik liela jēga, bet es sev nepierakstīju tādu lietu. Bet, principā, tu arī daudz pats mācies un pats izglītojies reizē kopā ar viņiem. Tā varētu teikt. Droši vien, ka tā var teikt, jā. Man nesanāk... Man kaut kādā mērā liekas, es esmu izgājis tam pats cauri, līdz ar to... Es labāk zinu, kurā brīdī arī to mentālo daļu. Tīri tādā ziņā, ka es pieļauju, ka tāda ceļa, kā es esmu gājis, tur grūti kaut ko smagāk sameklēt, jā. Un līdz ar to mentālo daļu tā kā arī daudz labāk zinu, jo katru reizi tu mēģini cīnīties, kā tu māki, jā. Ir kaut kādas lietiņas arī citreiz, ka es varu
paskaidrot, ir kāds, kas nervos ir no rīta un tā tālāk. Un, zin kā, viena lieta ir, ka tu kādam maksā daudz naudu. Viņam var tā arī pateikt. Vai aizveries, vai tev jābrauc projām. Bērnam, ko tu izdarīsi? Viņam ir kaut kā viņam jāsavācās. Un tās tādas lietas vairāk savādāk. Es domāju, viņi respektē mani, es viņus lieliski visu sanāk. Es pasies, ka dažos treniņos tādas interesantas metodas, teiksim, floorball, šie te metienu bloķēšana uzlikt tāds mazāks vāciņš, basketbola grozam, šis te polsters. Tas ir. Jā, tā floorball, tā savādi, to es sāku izmantot tad kā Kristap, jo man, tur viena lieta ir noturēt. Ja, otrs ir, viņam jārēķinās ar to, cik augstu viņam tā bumba ir jāuzmet, lai tur, kur viņš taisās iet, lai viņš varētu kādam pārmest pāri. Es to pašu principu izmantoju šī gadījumā ar viņiem tīri, tāpēc, lai viņi, piemēram, tādu trajektoriju pamainītu. Jo, šaut priekšējā stīpā visu laiku, tā ir pilnīgi tā kā slimība te vienam otram. Ja? Es mēģinu tādā veidā dabūt ārā, jo viena lieta ir paskaidrot, otru, ka tev jāpielāgojas īstenībā tam, kas notiek uz laukumu, tad ir vislabāk. Tad pie Kristapa mēs vēl atgriezīsimies, tagad pievērsīsimies sarunu otram blokam, ir par Latvijas basketbola līgu. Pats gan, ja tā paskatāmies savu CV, neesi tur lielāko daļu karjeras spēlējis, bet tagad arī, teiksim, esot vairāk uz vietas Latvijas, kā vispār vērtē šo sezonu, jo droši vien, kad paskatoties komandas, kas spēlē šogad Latvijas basketbola līgā un paskatoties pēc pussezonas tabulu, droši vien krietni atšķirās nekā varēja domāt. Es šaubos vispār kāds varēja uzminēt, ka tā būtu, bet es pieļauju, ka es pat nezinu, cik pēdējo gadu laikā šis varētu būt interesantāks čempionāts. Tādā ziņā viss negaidītāk sakārtojies. Vienīgā lieta, ko man jau, protams, gribētos, ka Vefs un Ventspils spēlētu visu tas viņus. Ja? Bet tas ir pilnīgi normāli, ka viņi to nevar izpildīt vienkārši fiziski. Tas tā kā būtu normāli. Savādāk man liekas, es tikai, piemēram, negaidīju, ka Jūrmā varētu būt tik augsts. Ja? Es domāju, ka Valmiera, protams, būs daudz augstāk. Tāda ir jau lietiņas, kas ir ārkārtīgi interesants. Bet es domāju, kopumā čempionāts kā tāds, kā tas bija 5-6 gadu atpakaļ, tad bija diezgan bāvi. Ja? Tagad atkal ir viss pamainījies. Un man liekas, ka labi, tur arī ir liels, es domāju, viens tas, ka finansiālā ziņā droši vien klubi jūtas nedaudz labāk. Ja? Lūdzu, ka tas ir liels arī savienības darbs. Bet tas spēka samērs ir vienkārši tas, kas ir nedaudz izlīdzinājis pa dažādiem klubiem, vai vienkārši ir spēlētāji paši progresējuši un klubi progresējuši, un tādēļ tas līmenis ir izlīdzinājis? Tavuprāt? Es nezinu, kas tur var izlīdzināties starp LU un Valmieru. Īsti tā, ja? Tur nevar izlīdzināt, tās ir atsevišķas spēles, un tādas atsevišķas spēles gadās ik pa laikam, ja? Līdz ar to tā tabula sakārtojās pilnīgi citādi nekā vajadzētu. Kā vajadzētu? Ir tā, ka vajadzētu tā, kā ir. Pa lielam neko jau nevar. Katra spēle ir atsevišķa lieta. Kurš ir pelnījis vinēt, tas ir pelnījis vinēt. Tagad jau Vefam arī būs LBL spēles vairāk. Kā viņi reaģēs? Kā arī reaģēs viņi pret tām. Ļoti iespējams, normāli būtu, ka viņi pilnīgi visu vinēt. Ja? Bet var gadīties atsevišķas spēles, ka tāda, nezinu, Liepā, Jūrmā, viņas lieliski spēlē acīm redzot šī brīdī vismaz. Varbūt paklūp, visādi. Šobrīd, vai pilnīgi normāli, bet šobrīd pilnīgi viss uzvar Jūrmalas komanda. Principā, paskatoties sastāvā, ir 2 bijuši izlases kandidāti un pārējie spēlētāji, kas kaut kāda iemesla dēļ nav iekļaujušies varbūt labākos klubos. Kur ir tas fenomens? Tas ir treneru darbs, kolektīvs vai? Es nezinu. Tas, ka Vecvakars droši vien izdarījis lielisku darbu, par to nav šaubu. Nav jau arī iespējams vienkārši labi, tie spēlētāji man šķiet tiek novērtēti mazliet zemāk nekā viņi īsti. Ja? Jo tur, ja tu paskaties to sastāvu, tad nav jau arī, viņi pietiekoši veci ir un pietiekoši spēcīgi un viņi labi spēlē. Vienkārši, ka Ārnis arī, es domāju, izdarījis fantastisku darbu un cik viņiem ir tās uzvaras pēc kāds? 12. Es nezinu, tur jau ir kaut kas cits. Tas nav tā, ka tu uz dullo kaut ko ik pa laikam vini. 12, tas ir tāds nopietnas rādītājs. Es domāju, kopumā, tas, par to zaudēšanu arī, kad tu zaudi, tad ir vienmēr treneris vainīgs, ja? Uzvar komanda nav. Labi, mēs bišķi vairāk basketbolā esam, tad visi jau saprot, ka tik vienkārši var, tas viss nav. Bet, kas attiecās uz Jūrmalu,
Cik tavprāt liela nozīme? Nu, viens ir treneru faktors, un otrs ir sastāvs. Cik katram ir liela nozīme? Jo tu esi bijis, principā, abās pusēs. Tu neesi bijis kā komandas treneris, bet... Nē. Ja viens ir labi sastāv bet tas ir atkal, es nevienam negribu neko tādu pateikt, bet es nedomāju, ka kaut kas svarīgāks par spēlētāju. Treneris var būt vienkārši izcilnieks. Ja viņam ir nabaga uz laukumu, nu viņš neko tur nevar izdarīt. Nu, tas nav... Nu, viņš paņem tās beigas un nokļūdās un uz savu meistarības rēķinu. Un ko tas treneris? Nu, viņš var uzzīmēt, ko viņš grib. Un tad, tas nekas nav svarīgāks par beigās par to spēlētāju, ja viņš ir gudrs un labs un spēcīgs. Bet Valmierā gluži negribās teikt, ka ir nabaga laukumā. Nu jā, bet mēs nekad nezinām. Tā ir vēl viena lieta, teiksim, no... Nu, pieņemsim ģenerālmenedžers kā tāds, paņemsim kaut kādā Eirolīgas kluba. Viņš saliek spēlētājs, viņš paņem to izcilu tajā pozīcijā, to izcilu. Saliek kopā, nekas nesanāk. Un viņš to nevar, tās ir lietas, kuras ir netaustāmas. Viņš nevar uzminēt, ka tā būs. Un es domāju, kaut kas līdzīgs arī Valmierā ir noticis. Nu, tā, ka tu īsti nezini, tev likās vajadzēja būt, un varbūt kaut kas nestrādā. Tajā pašā laikā varbūt atrod kaut kādu nelielu lietiņu, kuru pamaina. Un viss atkal strādā. Ja? Tas arī ļoti iespējams. Tāds viens izcils piemērs aiz okeāna Detroits Pistons. Džošs Smits, kas principā bija ņemts kā vadošais spēlētājs, viņu aizmaina prom uzreiz 7 uzvaras. Viņam pēc tam vispār bija 5 uzvaras. Nu, lūk. Tad kā līderi paņem vispār. Bet tagad jautājums arī, tā kā Stens Van Gandijs, viņš īstenībā redzēja, kas notiek. Ja? Cits var minēt un neuzminēt tā arī. Viņš varbūt minēja, varbūt ne, varbūt viņš zināja, kur ir tā problēma. Nu? Trāpīgi. Valmierā ar kaut kas jāsameklē, jāprāt. Man nav ne jautājums par šitām. Es tāda eksperta tēlot, es nezinu, ja godīgi, es nezinu, kādām zināšanām jābūt, lai kaut ko tādu varētu. Jo tā lieta nav vispār vienkārši. Ja treneridarbs ir sarežģīts, tad salikt kopā viņu. Bet, tāpēc es domāju, arī ģenerālmenedžeri daudz. Tāpēc jau lielajām komandām ir nevis tikai viens treneris, bet ir vesela rinda cilvēkiem, 8, 9. Un tavas dzimtās pilsētas, starp citu, Liepāja šogad ir arī patīkami pārsteigusi savu sniegumu, kā redzējām, Ventspils tā arī nav atkodis šo te Liepājas komandu. Viņiem nav drīz atkal spēle, bet Ventspil. Nezināšu kalendāri. Varētu paskatīt. Nu jā, un tas ir atkal tas stāsts, kur saliek pareizi. Tur atkal saliekās. Jā, un nav jau tā, ka tur būtu kāda superzvaigzne spēlēt. Vienkārši varbūt vajag celt ūvi piedestālu, jā. Bet varbūt, ka tā ir vienkārši sagadījums. Es īsti nezinu arī. Man nav ne jausmas, man nav tādas informācijas. Bet tajā pašā laikā, paskatoties vēl uz Valmieras sniegumu, Baltijas basketbola līga, šie paši spēlētāji ir pirmā vietā savā grupā. LBL nav. Un tur viņi saliekās, te nesaliekās. Kas tāds ir? Maģija vienkārši. Es zinu, ka kāds var šito ar nopietnas ejas izteiksmi stāstīt par visām kļūdām, kas ir un kā vajadzētu. Es nevienām tā muļķībām neticu. Ja kāds zina, kā atkost visu šito, tas ir blefs vienkārši. Ja? Tas ir muļķības. Es to gudrnieku gribu satikt un redzēt gadiem, ka viņš var nemitīgi izdarīt fantastisku darbu. Tad es ticu. Vēl valda uzskats, ka Latvijas basketbola līgā viena komanda otra ļoti rūpīgi noskautā. Ir šī video analīze attīstīsies, zina visu pretinieku darbības, ka Baltijas līgā komandas vairāk pievērš saviem čempionātiem uzmanību, un tad viņi atnāk, viņi īsti nezina, un tad var brīvāk spēlēt. Tā ir laba teorija. Es nezināju, tā ir praksa, bet tā ir laba atrundiet. Tas tāds jau varētu būt jau. Nu jā, es nezinu tieši. Vēl viens tāds, kas arī man pašam liekas interesanti. Šobrīd Valmierā ir 4 jauni spēlētāji, un, principā, centra pozīcijā tagad vairāk spēlē Dāvis Rozītis, kas nozīmē, ka, principā, viss pamats sastāvs nomainījies sezonas laikā. Un kā trenerim ar šo te strādāt, un tik galā, jo viņš, principā, sākumā trenēs vienu komandu, tagad viņam ir otra komanda. Nu jā, tas taču nav... Kurš gribētu būt treneris zaudējošā komandā? Tas ir, es domāju, ka trakāk neko nevar. Un es domāju, Gatis ir ļoti cienījami pret to visu, kāda viņa attieksme bijusi un viņa miers un tā tālāk. Tā kā, kas attiecās uz spēlētājiem, viņš acīm redzot lika kārtu uz citiem. Bet nav piepildījies, līdz ar to viņam kaut kas jāmaina. Viņš nevar arī sēdēt
gaidīt, kad tie, ko viņš cer, kas spēlēs. Tas ir pamainījies. Gads arī pats teiksim, šo lēmumu pieņemšanā par šiem spēlētājiem vai pozīcijām, kur neiet kaut ko ietekmē, ja tur vairāk klubu vadību nosaka. Jā, to es nezinu. Es domāju, ka tie kopēji lēmumi. Es tādās lietās īsti es nepiedalos. Labi, tad šo bloku arī noslēgsim. Pievērsīsimies vairāk tavai karjerai. Principā, paskatoties, gluži visas Eiropas valsts nav, bet ļoti daudz, un principā pats es vairāk spēlējis ārpus Latvijas nekā Latvijā. Kā tas ir iegrozījies? Pats tiecies uz ārzemēm vairāk, vai aģents tev bīdīja, vai vienkārši sakritīgi? Pa lielam es domāju, ka es būtu vairāk derējis un bijis vajadzīgs šeit. Es droši vien, ka nekur nebūtu braucis. Bet tas atkal tas pats stāsts, ko es sākumā teicu, ka es pa lielam daudz man var visu kaut ko pārmest, bet es cīnos, kā es māku. To, ko es zinu un kā es varu, un es vienkārši pa lielam es cīnies visus tos gadus. Līdz to man ir sanācis diezgan pabraukāt. No es puses tagad, uz to apskatoties, man liekas, es uzkrājos ar kaut kādu zināšanu. Līdz ar to, ka dažādiem treneriem uzspēlēt daudz, tad saprotu, kā viens domā, kā otrs domā. No katra kaut ko var paņemt. Un es tur vairāk redzu vērtību nekā kad... Bet es vēlreiz saku, ja es tīri tādā komforta ziņā, 100% es gribētu spēlēt mājās. To nav runa. Nesnāc. Kā vispār aizsākās tavs ceļš, kad tika uz ārzemēm? Tev pieraksts ir Ventspils, Liepāja, Gulbenes, un pēc tam tālāk sākās Lietuva, Austrija, Zviedrija. Pats atceries vēl? Ne, es atceros. Cik viens pilk tur? Man bija, es sāku spēlēt Ventspils augstskolā. Mācīties Ventspils augstskolā, un nākamajā gadā man Ventspils piedāvāja līgumu, tas bija 4-5 gadiem. Tas tāds vairāk, vienkārši jaunajiem iedeva iespēju. Un tādā ziņā es Kārlim Mūžniekam arī pateicīgs. Viņš pa vasarām, viņš tur brīžiem pa manīm padarbotos kaut ko, un viņš man iedeva bišķiņu ieskatu tādā, kur man tagad. Pēc tam es viņam nevienu brīdi nebija vajadzīgs, bet tā ir cita lieta. Bet to sākumu man kaut kādā mērā, man vismaz. Jo tad, kad tu esi tādā komandā, tad tu redzi kaut vai kādus pāris profesionāļus, kādu ārzemnieku kaut ko, tev bišķiņi sāk rasties saprat. Un, tālāk es uzspēlēju Liepāju, un tad atnāca Zeideks trenēt. Zeideks bija tas, kurš pateica, es nekad nespēlēšu basketbolu. Un tā arī pa lielam tas arī man aizkurināja. Cilvēks, kurš tik dumšs un no kaut ko tādu pasaka vecumā, kad tā sāpīga lieta. Tā. Un tas arī man iedeva tādu dzirkstelu uz vispār. Tāpēc motivācijā trenēties un pierādīt. Jautājums cits, ka tad, kad liekas, ka es esmu ticis tur, kur es gribēju, ka tu pasaki, redz, ko paskaties. Tad neviens nav apkārt, kas skatās. Ja? Tā ir cita lieta. Bet tas ir vēlāk. Ja? Tas ir vēlāk. Un tos pirmos gadus, kaut kādus 4-5, man tā milzīga motivācija. Un, es aizbraucu uz Lietuvu, un pēc tam bija tā viena vasara, kur man piedāvāja braukt uz Trevizo nometni. Nebija naudas absolūti nemaz. Un tad es drausmīgi zinu sevi. Un bija tā, ka mēs aizņēmāmies naudu vispār, lai es biļeti varētu nopirkt. Tad es nopirkām biļeti, lai es vispār uz to vasaras līgu varētu aizbraukt. Es sev kāds 2 mēnešus dzinu fiziski pa zāli tā, vasarā, ja? Lai es uzdabūtu kondīciju tādu, lai es vienkārši nekrist ārā. Un es aizbraucu tur 35 grādi. Mēs jūtos vienkārši lieliski. Ja? Pāriem virs not. Un es uz tā vienkārši man bija iespēja parādīt vispār kādam, ka es kaut ko varu uzspēlēt. Ja? Un no tā arī pa lielam tad aizsākās. Un pēc tam jau, protams... Tā bija uzreiz arī pēc tās nometnes Itālijā, ja tu vēl pa vidu vēl... Nē, es pēc tam uzspēlēju. Vienkārši tas treneris, kas man bija tā vasaras līgā, viņš man pēc 2 gadiem paņēma pēc tam Itālijā par 1. gadu. Un tas bija tas brīdis, kad likās visus tos gadus, ko tu cīnies, tad beidzot. Tad tālāk jau bišķi vienkāršāk visu. Runa iet šobrīd par 2000. gada sākumus, apmēram 4. 5. gads.
Tagad parasti vienmēr spēlētājiem ir aģentūras, kas tur palīdz sakārto. Nu, kā bija tavā laikā? Tu arī tev bija aģentūra, kas tās nomas runāja tur, vai jau biļetēm palīdzēja? Ja tad bija paši un... Tas ar to arī sākās tajā vasarā, tad, kad te Lietuvā uzspēlēja. Man bija mašīna, un 2 citi džeki sametās, lai degvielu varētu nopirkt. Mēs braucām vienkārši uz Beļģiju, iekāpām mašīnā un braucām uz Beļģiju. Jā. Nē, mums bija tas viens aģents, kurš sarunāja vispār uzspēlēt dažas dienas. Un tad nu jā, un no tā arī sākās, tad mēs tā kā vienojāmies ar viņu, ka viņš mums pārstāv. Un tā. Es pēc tam gan, protams, man ir mainījies aģents, bet kāds dažus gadus viņš man bija. Jā. Sākumā pirmās gadus principā pats treneri kaut kādu kontaktu un... Tikai Lietuvu sanāk. Lietuvu, un jā, un mana mazā brāļa pirmais treneris, Edvins Sprūks. Un patiesībā sarunā aizbraukt uz Trajotu, kur uz 2 dienām uz Klēpēm. Jā, tas jau nebija tālu, tad arī pirmā tāda iespēja aizķēries, un tad arī tas ceļš. Vienkārši fantastiski, jā. Lielāko karjeras daļu vispār esmu spēlējis Itālijā. Nu, daudz īstenībā jaunieši sapņo, ka varētu tādā līgā kā Itālijā spēlēt. Tas ir es joprojām sapņoju, ka uzspēlēt nevar. Man nenormāli patīk. Nu, kā dzīvot? Nu, visādā ziņā. Nu, es nezinu tā īsti labāku vietu. Kas attiecas uz basketbolu, 100% uzskata ACB, tur nav jautājumu labāk. Bet kas attiecās uz dzīvošanu tieši, es tajā laikā ļoti daudz strādāju, un es tik daudz neizbaudīju to kultūru. Ja? Ko es, protams, tagad darītu vairāk, ja? Bet tajā laikā man kaut kas tāds bišķiņ paslidējis visu garām. Pēc lielāku pateicību skatos visiem tiem gadiem, kādi viņi izvērtās. Droši vien tāpēc arī gan Sānis Valters, gan Kristaps Jančānks arī tik labprāt arī spēlēja vairākas gadus tur Itālijā. Nē, viņi daudz naudu pelnīja. Arī droši vien. Vēl, kā es esmu paskaitījis, sanāk 14 gados es spēlēju 20 komandās. Un kādēļ varbūt neizdevās pieņemsim tajā pašā Itālijā nospēlēt kādas 3-4 gadus vienā komandā? Man ir tā, ka man bija praktiski tā, ka man tos pirmos gadus visu laiku alga dubultojās. Un līdz ar to sanāk tā, ka tev ir jāiet pa tiem klubiem. Un tad bija krīze, un tad lietas mainās vispār. Bet es kāds pāris reizes atlaists līdz ar to. Un tad es sanācu tā, ka vienmēr, kad es atlaists, tad es atbraucu mājās, nospēju, teiksim, mēnesi, tad ieskaitās tā komanda, kā es esmu tajā bijis, un tad es sameklēju citu darbu, un es atkal braucu. Un līdz ar to tas tāds, bet man vienkārši diezgan bieži bijis tāds atvērtais līgums, ko es varu kādu laiciņu paspēlēt, lai vispār kaut ko darītu. Un tad projām. Bet pašam nav gribējies, teiksim, vienā komandā stabili nospēlēt kaut kādas sezonas, jo sanāk katru gadu tev pilnīgi pa jaunam, jauns treneris, jauna komandas biedrs. Ļoti man būtu gribējies. Ir sevišķi Itālijā, tos 3 gadus, ko es Toskānā nodzīvoju, kuru labāk, es nezinu, tajā Pistojā, kurus spēlēju otrā līgā, es labāk neko nevarētu iedomāties. Es tur kaut tur 10 gadus nospēlēju, bet jo es to pēc tā otrā gada, ko es tur nospēlēju, es prasīju ģenerālmenedžerim, jo es pēc tam biju vienkārši Itālijā vēl nākamo gadu, un tad es viņu satiku. Es saku, kāds ir iemesls, kāpēc man nevar paņemt atpakaļ? Viņš saka, tu saproti, man ir viena eiropiešu pozīcija. Viņš saka, un ja man tie pārējie, tie itāļi nesaliekās tā, kā man vajag, viņš saka, es tev vienkārši nevaru paņemt. Un tā arī ir reāla problēma. Un tad ir vienkārši tāpēc tā staigāšana arī tāda sanāk. Pašā karjeras beigās vēl Horvātijā paspēju uzspēlēt, vai ar Zoranu Kalpišu ir kaut kāda saistība? Zorans bija ģenerālmenedžers tur, jā. Tas pats, kas bija treneris Valmērā. Jā. Un, tā ārkārtīgi neveiksmīgs gājiens man tādā ziņā. Bet tur es arī satraumēju. Un satraumējos uz tās uzlīmes, kas ir sodlaukumā. Paslidēju un to arī viss beidzot. Bet tur es priekš neko neuzspēlēju. Es biju 2 mēnešus tur un es uzspēlēju 3 spēles un to arī beidzās. Tikai tā. Tas tāds, bet kaut kā tā salikās diezgan veiksmīgi, kad viss kārtībā. Nav tā, ka man negribētu spēlēt. Tā nekad nav. Ja paņem šos dažādās valsts, dažādās basketbola līgas, jūto atšķirību, ka katrai valstī kaut kāda cita pieeja tam basketbolam trenēšanās ziņā, kaut kādas spēļu izpratni, tādas lietas. Jā. Bet kas varbūt likās interesantākais? Zin, kur izteiktāk. Tā, pieņemsim, ja es kaut kādu Itālijā kādu basketbolu spēlēt, un pieņemsim, kaut vai te pašā Spānijas otrā līgā. Tad cik agresīvi. Itālijā vairāk balstīs tādu
daži labi spēlētāji, un tā spēle arī skatāmāk, jo it kā lielāka talanti ir no kaut kāda viedokļa. Un Spānijā ir izteikti 10 līdzīgi spēlētāji, kur mainās, kur ir noteikts minūtes, un kur ir nenormāla intensitāte spēlē. Ja? Cik nenormāli, bet ar augstu intensitāti. Un tā būtu tāda lielākā atšķirība, kas attiecas uz pārējām vietām. Latvija kam vairāk līdzinās tādai Spānijai vai tādai Itālijai, kur talants vai ne? Horvātija. Horvātijā starp citu ļoti labi iet pēdējos gados tādā Eiropas tas jā. Bet tur jau vienmēr. Kurā Balkānu valstī nav basketbols. Bet, kas attiecas uz vietējo čempionātu, nekas jau tur nav. Izņemot Adrijas līgu, protams, kur tā ir līmenī savādāk. Nonācām pie Spānijas, kad pats arī teica, ka bija nesen Spānijā pie brāļa un pastāst, ko tu darīji un kāds tev tur bija uzdevums, vai tu aizbrauc vienkārši kā brālis pie brāļa, vai tev kāds cits uzdevums tur? Nē, es aizbraucu. Man bija kāds laiciņš brīvs, un pirmo nedēļu es atpūtos tur vienkārši. Tiešām atpūtos, jo ir man zināms ritmiņš šeit tāds izveidojies, ka man tā kā īsti nav iespējas tā atlaist. Vienkārši praktiski kājas izcēlas, sēdēju. Un pēc tam, tas iemesls, kāpēc es braucu, tāpēc, ka pa Kristapu sāk taisīt tādu, novembrī, kad es biju Amerikā, mēs atradām filmu kompāniju, kur grib taisīt tādas sērijas pa Kristapu. Un tieši tagad viņi brauca vienkārši. Un tas man liek ir tā, ka es varēju palikt ilgāk, līdz ar to es biju arī klāt pie visas tās filmēšanas, ko man arī vajadzēja būt. Tas bija vienīgais, kas man bija vajadzīgs tur. Un kas attiecās, un uzfilmējām to, es domāju, varbūt pēc kāda mēneša, es domāju, ka varētu viņas nākt ārā. Tas tā kā kaut kāds mārketings, balstoties uz vasaras notikumiem? Kādā ziņā vasaras? Priekš NBA draftu gatavoties. Arī, bet tas vairāk vienkārši, lai cilvēki, protams, bet tas vairāk, lai cilvēki vienkārši iepazītu. Neviens jau realitātē viņu tā, nezinu. Tik skauti dažādi aģenti. Tas vairāk, jā. Bet, kas attiecās uz, uz tādu publiku kopumā, viņš var būt ļoti augsta izvēle, bet tajā pašā laikā viņam ne tuvu nav, tāda Amerikas publika viņu vispār nepazīst. Ja, jo viņš, tieši priekš Amerikas. Tas bija vairāk domāts. Vienkārši, kad visiem jau būs iespēja viņu redzēt, bet pēc būtības jau vairāk virzīt uz to pusi. Tīri tādā ziņā, ka katrs students, kurš spēlē NCAA, kurš būs, es nezinu, loterijā vai pirmajā raundā, visu var viņu zina. Ja? Šī gadījumā tā nav. Līdz ar to mums bija tā kā jāpamaina. Un man bija tāda ideja, un es atradu atbalstu un aizgāju tā lieta. Par šo te Spāniju, cik tā mēs redzam pēc dažādām ziņām, viņam tas spēles laiks ir tāds, cik arī samērā solīti, bet komandai daudz zaudējumu. Vai tas ir labi, ka, teiksim, komandi lejas galā un viņam labi tāds, cik vai labāk būtu, ka viņš būtu augšgalā ar tām uzvarām? Es nedomāju, ka viņa spēle diži atšķirtos pa lielam. Tā kā viņš spēlē, tur neko diži neizdarīja. Tas, ka viņi zaud, tur ir daudz iemeslu, un tik nabadzīgi, cik viņi nokomplektēt. Es pat nedomāju tādā ziņā, ka tas ir, cik neprasmīgi ir. Tur nomainījās vadība, un ārkārtīgi vienkārši neprasmīgi. Tur tie džeki daži, kas ir, viņi ir labi, un viņus neizmanto. Un tur ir tāds jūklis pa lielam šī brīdī ir. Es īstenībā domāju, ka viņi atrisinās daudz ko, ja? Nākamo 2 nedēļu, varbūt mēnešu laikā. Ja neatrisinās, protams, ka tur būs izmaiņas, ja? Bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Kristaps spēle pa lielam. Viņam ir viena interesanta lieta, ko mēs sezonas sākumā, piemēram, ievērojām. Tas ir tas, ka viņš pagājušo gadu spēlējot ar izciliem piespēlētājiem, kas ir Tomas Saturānskis un, piemēram, Markus Lendrijs, ja, kur var uzmest gaisus viņam un tā tālāk. Šogad tāda nav. Līdz ar to mēs vienkārši tajā sezonas sākumā reāli sākām par to, ja mēs skatāmies uz spēli, viņam ir reāli jāizdomā, kā tagad viņš var kaut ko jaunu, acīm redzot, attīstīt, lai viņš var atkal būt tajā vidē un dabūt pietiekuši daudz minūtu. Ja? Un kā, lai viņš var efektīvi nospēlēt.
Viņš daudz no tām lietām dara. Viņš cenšas tāpat postā ik pa laikam uzspēlēt. Ja? Viņam nav tā, ka viņš tur spēku kaut ko nogrūdīs. Viņam to nekad arī nebūs jādara. Ja? Visi viņa spēle balstīsies uz vieglumu, ātrumu un atletismu. Un tas, es nedomāju, ka arī viņam daudz vispār svara vajag klāt. Varbūt viņam vajag, es nezinu, kas viņam dabīgi nāks klāt, tas nāks, jo reāli viss, kas viņam vajadzīgs, ir saglabāt to savu elastību. Viņš fantastiski garš ir, viņam rokas ir garas, ja? Un viņam vienkārši ir nenormāli ātri jākustās, kas, es domāju, arī pilnīgi dabīgā veidā nāks. Viņam nāks jau 22, 24 gadi. Viņš beidzot būs nobriedzis, spēcīgs, un tad arī varēs viņam krāmēt virsū vēl vairāk, ja viņš jutīs, ka tas ir vajadzīgs. Ja šī brīdī, es domāju, viņš saprot, ka visu laiku arī viņu kritizē, bet viņš ir 19 gadīgs. Viņš ir vienkārši puisīs, un paskaties viņam uz seju, viņš ir 16 gadīgs izskatās. Tā kā daudz 19 gados varbūt arī melnie, piemēram, kas ir viņi attīstīti džeki. Viņš ir lēnām, viņš izaudz, un tā kā viņš cenšas, ko viņš dara un kā viņš strādā, tur viņi priekšā ir cepuru. Kas arī man darbu padara vienkārši fantastiski viegli, ja? Jo man ir absolūti privileģija strādāt ar džeku, kurš ir tik talantīgs un nav vieglu galvu, teiksim tā, kad viņš iedomātos, ka viņš ir baigais spēlētājs vai gribētu, es nezinu, nav muļķības kaut kādas darīt. Teiksim, jums ir šobrīd gatavs jau tāds plāns līdz šai draft ceremonijai, vai tie treniņi, atrādīšanās, vizītes pie komandām? Jā, teiksim, Kristaps daudz arī negrib pa lielumu tādās lietās iedziļināties, tāpēc arī tas ir, tas ir mans darbs, ja? Un viņš man pietiekoši uzticās maniem lēmumiem, viņa darbs ir spēlēt. Aģents? Es viņam pēc būtības ir tā, ka es viņam šī brīdī esmu tāds kā padomdevējs menedžers, es nezinu. Ja, bet realitātē es ieaugšu tajā, viņam ir ASM aģentūra, un realitātē man arī tāpat ir ar aģentūru līgums, ar kuru viņi ir apņēmušies man lielā mērā apmācīt, lai kādu dienu es varu reprezentēt viņu pats pa sevi. Bet tas ir process, kurš tas nav vienkārši, un pat tagad es tiek regulāri daudzas lietās mācīties, ik pa laikam arī lidoju uz turien, un ir noteikti lietas, kas man tiek skaidrots. Un tas, cik ļoti NBA biznesa un basketbols kā tāds atšķirās no Eiropas, tas ir vienkārši, tas kontrasts ir milzīgs. Un ja kāds te stāsta, ka viņš zina daudz lietas, tās ir pilnīgs muļķības. Viens mums zina, un tam neko neprasa, ja? Un tas ir biedriņš. Viņam neviens nav paprasījis, kā īstenībā ir. Ja? Pārējie vienkārši spekulē, ka viņi daudz ko zina. Un man ir līdz ar to, mani vecāki un Kristaps man iedevuši iespēju strādāt ar viņu, kas ir man absolūti privileģija. Es saku, es tik ārkārtīgi izbaudu, ka man tāda iespēja vispār ir. Un es cenšos, redz, Kristapam ir tas labums, ka viņš man var pilnībā uzticēties. Visu, ko es darīšu, tas nav tā, ka tev kāds cits varētu būt ieinteresēts. Tu saviem procentiem vai kaut kādām sautīgām interesēm. Un vienkārši saprot arī, kas attiecās uz to darbu kā tādu, ja es iziešu to procesu ar Kristapu cauri, varbūt nāks kāds vēl. Tev pašam patīk tas, ko tu dari, ja noliek malā, ka tas ir tos brālis? Tas sākums vispār bija tāds, ka es gribēju darboties tikai Kristapu un vairāk neko nevajag. Ja? Un tad tagad tas tiek virzīts uz to pusi, kad es tiek skolots, lai es kādu dienu varētu kļūt par aģentu viņam arī. Ja? Un varbūt vēl kādam, kuram tas būs nepieciešams, kurš uzskatīs, ka manām zināšanām ir vērtība, piemēram, varbūt Latvijā Tev arī kontakti ļoti daudz pa Eiropu šobrīd. Jā. Un varbūt kāds Latvijā, teiksim, jauniem džekiem arī, kas aug, varbūt viņam būs vajadzīgs manas zināšanas un manas, ko es iespējams varēšu pēc 3 gadiem visus kontaktus un tā tālāk. Un ja viņi redzēs kaut kādu vērtību tajā, tad bravo, es arī gribētu kaut kādā mērā palīdzēt. Vēl atgriežoties gatavošanās šim NBA draftam, cik tas daudz ir mārketings, pareizi izplānot visu to virzības turienu, un cik daudz ir pašu spēlētāju meistarību, jo, principā, tur divi faktori ļoti nozīmīgi. Mums nav, lūk, un tad es bišķiņ aizgāju projām, bet ir tā būtība tāda, ka mēs esam
tā kā neliela komanda ap Kristapu, kas ir. Un tos lēmumus visus, kas attiecās uz tādu draftu un kā virzīt to mēs kopīgi pieņemam. Un Endijs Millers, kas ir viņa aģents, ar to arī vairāk nodarbojas. Un mums nav mērķis viņu dabūt pēc iespējas augstāk par lielu. Jūs tur pētat, ka kas jums tur varētu būt tās komandas pretī vai treneri? Mērķis ir dabūt viņu vietā, kur attiecībā par viņu, kur viņi grib attīstīt, var attīstīt un to arī izdarīt. Ja? Un neviena no tām lietām, protams, ka mēs nevaram garantēt. Kāds izdomā viņu draftēt augstāk. Tad tā arī notiks. Ja? Bet ja būs iespēja, tad mēs vienkārši kaut kādā mērā tieši tas, ko tu teici, es tev nevaru izstāstīt visu plānu, kāds mums attiecībā pret viņu ir, tas nebūtu īsti loģiski, bet ir komandas, kuras iespējams viņi neredzēs. Viņi varēs redzēt viņu tagad Seviļā, bet palielam tas arī būs viss. Un tādā veidā vairāk tas process tiek virzīts. Un, protams, ļoti daudziem Latvijas līdzstājiem liels prieks par šo te Eiropas čempionātu, kas notiks pirmā kārta Rīgā. Un daudz arī tur redz komandā Kristapu, bet ja viņam ir viņam veicās te NBA draftā, viņš ir kaut augstā numurā paņemts, kā, teiksim, tur notiek tās attiecības ar komandu, vai komanda viņam var likt, vai uzreiz braukt trenēties, kad viņam iet izlas garām, un kā tas ir? Droši vien, ka var, bet ka var likt tā darīt, bet, Pašiem arī kaut kāda izvēle un teikšana? Kristapam? Tā, ka viņš zaļš gurķis nodraftēts būs? Nē, es domāju, tur aģentūrē, tur. Ja, tās visas, es domāju, runājums lietas, bet tās būs pilnīgi noteikti jādara tajā brīdī. Kad, kas to teica? Neviens jau nav teicis vispār, ka viņš ies uz draftu. Tas, ka mēs tā domājam šī brīdī, tas jā, un uz to plānojam, bet varbūt kaut kas samisējās. Mazums Kristaps izdomā, šogad ne. Tas no viņa arī būs atkarīgs. Tā kā pagājušo gadu, mums bija tikpat labi iespēja pagājušo gadu viņu nodraftēt. Ja? Un viņš pateica, tas bija burtiski pēdējā brīdī, jo mēs runājam par telefonu, es viņa aģentu runāju par telefonu, vienkārši Upsī, Kristap, tu paliekam vai ne? Pateic, es paliku Seviļā. Viss, ar to arī beidzās. Un viņi reāli varēja nodraftēt. Viņš būtu tāpat, viņš būtu loterija pīks un bijis. Tā kā daudz lietas atkarīgs, kā viņš jutīsies, ko viņš grib darīt. Viņš gudrs džeks, viņš pats izdomās. Tas nav tā, ka viņam kaut kas tiek uzspiests vai vajadzīgs ir uzspiests. Un darīt visu, vienkārši, kas ir loģiski, nevienmēr ir pareizi. Es ceru, ka skatītājiem bija diezgan interesanti klausīties gan par tavu stāstu, gan arī par Kristapu uzzināt šo to vairāk, jo es domāju, jo tuvāk vasara nāks, jo arī vēl vairāk basketbola sabiedrība sekos viņam līdzi. Un cerams, ka viņam veiksies un arī cerams, ka veiksies kopā arī Latvijas izlase. Bet to jau mēs redzēsim, to mēs redzēsim vasarā, tā ka neko sasteigt, kā tu teici, neko nevajag. Paldies skatītājiem, paldies tev, Jāni, kad atnāc un veltīji mums laiku tev. Paldies.